Šobrīd ar mani ir divas burvīgas dāmas, Inga un Ginta, no Ziemeļministru padomes biroja Latvijā, un viņas pastāstīs sīkāk par gaismas festivāla Staro Rīga projektu Ziemeļblāzma. Labdien, dāmas! Labdien! Tātad, kas ir projekts Ziemeļblāzma, objekts, kur to varēs redzēt un kā tas izpaudīsies? Objekts video instalācijas Ziemeļblāzma būs redzams no 18. līdz 21. novembrim Berga bazārā Rīgā. Tas atradīsies pie Ziemeļministru padomes biroja iekšpagalmiņā. Un projekta būtība ir ļaut jebkuram Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem, viesim piedzīvot Ziemeļblāzmas brīnumu. Tur būs reāla Ziemeļblāzma, kas ir nofilmēta Norvēģijas ziemeļos, ko ir filmējis norvēģu fotogrāfs un Ziemeļblāzmas pētdzinis Kjetelis Skugli. Un šī Ziemeļblāzma tiks demonstrēta kopā ar Ērika Ešenvalda dziesmu Zvaigznes, kuru mums izpildīs skori gan dzīvajā, gan ierakstā. Bet Berga bazārs Rīgā ir tāda diezgan plaša vieta. Tur noteikti būs kādas norādes. Jā, Berga bazārs ir plaša teritorija un ieeja Berga bazārā arī ir iespējama no vairākām vietām. Līdz ar to mēs būsim parūpējušies, ka pie ieejām būs karogi, uz kuriem būs norādīts Ziemeļblāzma, un uz ietves būs līmētas bultes, kas aizvedīs interesantus uz projekta norises vietu. Tā kā sekojiet līdzi norādēm, un jūs nonāksiet pareizajā vietā. Varbūt pāris lietas nesaistīti, jeb saistīti. Kas jums pašām saistās ar gaismas festivālu Staro Rīga? Daudz interesantas vietas Rīgā, kuras šis festivāls ļauj piedzīvot pilnīgi citādākā izpratnē, gaismā. Man liekas, ka Staro Rīga festivāls ir labs mārketinga ierocis, instruments, kā pastāstīt par mūsu brīnišķīgo pilsētu. Un jūs prāt? Man liekas brīnišķīgi, ka tas notiek tieši Latvijas svētku laikā, jo tas arī piešķir tādu īpašu svētku sajūtu. Pilsēta paliek daudz krāsaināka, daudz svinīgāka, un arī cilvēki daudz vairāk atrodas ielās un mēģina to visu baudīt, nevis vienkārši sēdēt mājās pie televīzora vai tikai sapulcēties uz salūtu. Man liekas, ka tas ir brīnišķīgs notikums un ir prieks, ka tas atkārtojās gadu no gada. Un šī gada programmas nosaukums ir Latvijas māju sajūtu meklējot. Līdz ar to jautājums, kas jums rada māju sajūtu? Ģimene, dziesma vai kaut kas no tā. Un sajūtas, ko dod mūsu Latvijas gada laiki. Man liekas, arī svarīgi ir būt kopā ar saviem tuviem, mīļajiem cilvēkiem, būt savā vidē un svinēt svētkus. Tas arī rada māju sajūtu. Būt tai vietā, kurai tu esi piederīgs. Labi, liels paldies, priecīgs svētkus arī jums. Jūs arī.